Jau kopš pagājušās nedēļas Ikšķelē atkal rosās mākslinieki. 4 Baltijas valstu telnieki simtgadīgus ozols pārvērš koku skulptūrās. Šodien gan sastopam tikai Juri Osi. Pārējie kolēģi svētdien nolēmuši izmantot Latvijas iepazīšanai. Koktelnieks ar elektrisko zāģi rīkojas pavisam uzmanīgi. Un kā ne, lielais ozola bluķis pamazām sāk iegūt sievietes formas. Es viņu nosaucu par kaprīzi, tāpēc, ka tā ir mana kaprīze, es gribu lūgt tā vienkārši, un tur nekāds lielāka pamatojuma nav tāda. Tēma nebija dota, bija brīva tēma, un vienīgais tiešām saprātīgs aizrādījums, kad, lai neaizskartu kaut kāds cilvēku tos pārliecības, reliģiskās jūtas, teiksim, tā. Koktelniekiem sevi darbiņu jāpabeidz līdz nākamās nedēļas nogalē, tikmēr Zaļajās salās jau šodien var apskatīt neskaitāmus vides objektus. Līdzās īstiem telniecības darbiem savu vietu atradušas dažādas instalācijas. Zaļajā oāzē spārnus plivina sienāži, rāpos skudras un dažādi citi kukaiņi. Savu vietu atradas arī liels pulkstenis, kurā laiku var noteikt skatoties uz savu ēnu un aplī izvietotajiem cipariņiem. Projekta vadītājs stāsta, ka darbi izvietoti 6 hektāru platībā, bet viss projekta ideja esot pievērst iedzīvotāju vērību savu pagaumu un savas pilsētas skaistumam. Tā kā mēs izprotam, teiksim, ir izslaucīts pagalms, kā es jau teicu, un tur ir viss nolikts savās vietās, un tā, bet to var papildināt ar kaut ko skaistu. Ja? Tā ir tā mūsu ideja, kad ienest to skaistumu. Ja? Kā uzskatāms piemērs ir nelielais dīķītis, kurā otro elpu iegūši vētras paplinīti sienu zārdi. Vides mākslas festivāls Ikšķelē notiek 2. reizi. Pagājušajā vasarā tas pulcējas vairāk nekā 6000 apmeklētāju.